everything down. I was asked to speak in English for some political reasons, obviously. Man aicināja šeit runāt angliski, daži politiski iemesli dēļ. So, on behalf of Estonian Conservative People's Party, I want to deliver the warmest greetings for you and for your conference from Estonia. Igaunijas konservatīvās tautas partijas vārdā es jums šodien nesu viskvēlākos sveicienus. Most obviously, you haven't heard about this party. Jūs droši vien neesat neko dzirdējuši par mūsu jauno partiju. And actually this party was formed only a couple of weeks ago. Tā tika nodibināta tikai pāris nedēļas atpakaļ. As a result of a unification of two organizations. Divu organizāciju apvienošanās rezultātā. Estonian People's Party Igaunijas tautas partijas and Estonian National Movement. Un Igaunijas nacionālās kustības apvienošanās rezultātā. Why this sort of a unification? Kāpēc notika šī apvienošanās? Because we have very closely followed the events in the international arena. Jo mēs esam ļoti jo mums jārēģē uz notikumiem starptautiskā arēnā. And it's obvious that the time for good weather foreign policy is over. Un labais klimats ārlietu politikai ir beidzies. When I had the honor to serve Estonia as ambassador in Russia, one of the Russian politicians told me, that was in late 90s. Kad es biju Igaunijas vēstnieks Krievijā, man tika stāstīts lūk šis. And he said that you in the Baltics remind yourself one very important thing, that your freedom is a result of a deal between big powers. Un šis Krievijas pārstāvs man atgādināja, ka jūsu Baltijas valsts neatkarība tomēr ir darījums starp lielajām varām. When the situation changes, this deal will be overviewed. Un ja gadījumā situācija mainīsies, šis darījums var arī beigties. We think that now we are very quickly approaching this point of overviewing this deal. Un man ir bažas, ka šī darījuma beigas var drīz pienākt un situācija var mainīties. That means that we have to be ready to defend ourselves. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt gataviem sevi aizstāvēt. And we very warmly greet this move you are making today to join two nationalist parties. Un mēs ļoti priecājamies par šīs dienas situāciju, ka šeit divas nacionālistu partijas ir kopā. Because there's a saying in America, when you want to kick a dog, choose a small one. Jo ir tāds teiciens Amerikā, ja jūs gribat iesist sunim, tad izvēlieties mazāk izmēru. So the bigger the party which is defending Latvian or Estonian national interests, the harder to kick it. Un jo lielāk būs partija, kas aizstāvēs latviešu vai igauņu nacionālās intereses, jo grūtāk būs tā iesist. Now some of you may say that, oh yes, we know you Estonians, you're so self-confident and cool and collected and you want to teach us Latvians. Un droši vien jūs tagad teiksiet, jūs igauņi jau, protams, esat ļoti pašpārliecināti un gribat mūs tagad pamācīt. I don't want to teach you. But there's one thing I think I have to tell you, that this is Estonians and Latvians actually in this bigger world are the same nation. Es negribu jūs mācīt, bet es gribu atgādināt, ka mēs esam latvieši, mēs esam igauņi šajā lielajā pasaulē. We simply speak different languages.
Mēs vienkārši runājam dažādās valodās. That means that we have to unite not just parties, but also our common efforts to defend our independence and our cultures and our languages. Tas nozīmē, ka mums vajag apvienot ne tikai partijas, bet mums vajag apvienot arī savus spēkus un pūles, lai nosargātu mūsu valsts. So when you sing in your national anthem, Dievs svētī Latviju, so that means that also Dievs svētī Igauniju. Paldies, and I wish you success. Es vēlu jums veiksmi. Paldies, man ir jāatvainojas uzreiz, ka visiem runā